Nu, lūk, etiķis gatavojas jau. Sēra piepe. Nu, te ir recepts medus etiķis, kas ir visgaršīgākais no visiem. Nu, te pēnēja ogas medū. Tā kā klasiski etiķi gatavojam. Oksimels vēl. Klasiskie varianti. Lūk, tad ābola etiķis. Te mēs skati vismaz 100 gramu cukuru. Kādu siltāku ūdeni varam izšķidināt, ja. Tad ābols došam, ja. Ja savā dārzā esam lasījuši, tad viņi tur jau nav jāmazgā, ir ar baktērijām jau pat. Jo, ja mēs nomazgājam, jo baktērijas tās, kas tur etiķiem vajadzīgs, viņas parasti ir virsū vēl. Ir dažādi varianti, kā gatavot ābolu etiķi vai ogu. Tas tur burkā redzams ir pienenes un čīkstuļu laimiņš vēl klāt āboliem. Tas jau tur veselu gadu jau, ja ne ilgāk. Kā vienmēr tur etiķi sēni izveidojas virspusē. Tad tieši mēs arī atstājam tos ābolus, jo tad viņi mēdz nogrimt un pa jaunu atkal augt. Nu, lai viņi tur neaug vairāk, tad liekam pēc tam to ciešu vāciņu, ja. Kamēr tas process notiek, specifisks vāciņš tāds elpojošs, ja. Vai drāniņa, vai tur marlīta, ja. Tā kā tādā veidā. Šo mēs pēc tam te arī pieliekam pīlāģi bišķi un vīnogas sarkanās. Tā mēs pielējam ar ūdeni un liekam šo vāciņu virsū pēc tam, ja. Te ir Cidonijas cukurā klasiskās, ja. Oksimela variantā tad mēs tur lejam medus un ābolu etiķa maisījumu 2:1, 3:1, skatāmies, ja. Kas saldāku grib, ja, tur medus vairāk, ja. Nu, oksimelam arī pietiktu tik daudz apmēram, ja. Tur receptēs apmēram, tur arī bija. Cukuru gadījumā, tad mēs viņu tur tā vairāk, ja. Kad mēs klasiski gatavojam, ja. Kad mēs viņu tur pārdaram, ja. Un, lai invertējas tas cukurs labāk vēl, tad mazliet arī ābola etiķi varam pieliet. Un, teiksim, ēdam karoti ar medu vēl ieliekam. Tad būs tie fermenti vēl, un tad tas process tur vēl labāk notiks. Tā kā šo mēs tagad tā, kamēr piepildīsies ar cukuru, bērsim vairākos piegājienos. Nu, tur vajadzēja jau no sākuma iebērt tad vieglāk. Visiem.